Šovakar raidījumā. Vai gaidīt, kamēr sakodīs, Jēkapuliete šokā par piedzīvoto meža parkā. Iedzīvotāji uztraukti par apzāģētajiem kokiem Neretā. Pirms dažām dienām sociālajos tīklos iedzīvotāji vairāk kārt ziņoja par klaiņojošu suni, kurš manīts Jēkapilī. Dzīvnieku gadījās sastapt arī mūsu kolēģei Katei, kurai šī satikšanās vēl ilgi paliks atmiņā. Tobrīd viņa devās uz meža parku pastaigā ar savu suni Dūzi, kad viņiem klāt pieskrēja svešais suns. No sākuma viņi apostījās, un tad viņi sāka tur meņģēties viens ar otru. Un manam sunim, protams, nepatīk tas, un tad viņš palika tā kā vēl dusmīgāks. Un es visu to laiku turēju savu suni, bļāvu, es novilku šalli, es purināju šalli. Jo tu tajā brīdī nezinu, ko darīt, un es bļāvu palīgā, cilvēki tur gāja, bet neviens nenāca. Kāda garām gājēja nepalika vienaldzīga. Viņa piezvanīja pašvaldības policijai un pēc tam mēģināja palīdzēt. Visu to laiku es tur ar tiem suņiem cīnos, un viņa nāca tūmā, un tas lielais suns pēkšņi viņam vairs neinteresēja mans suns klaiņojošajiem, un viņš iekoda tai sievietei tā kā rokā. Mēs konstatējam, ka viņai jaka ir saplēsta. Mēs bļāvām, neviens neapstājās, līdz apstājās busiņš, kurā bija divi vīrieši, kuriem busiņā bija kaut kādi mieti, un viņi izskrēja ārā un palīdzēja atbaidīt to suni, un tāda suns aizskrēja projām. Sieviete, kurai kleņojošais dzīvnieks bija iekodis, aizgāja prom, savukārt Kate turpināja gaidīt pašvaldības policiju, kas tā arī neieradās. Jēkabpils novada pašvaldības policijā skaidro, ka aptuveni stundu pirms šī notikuma par konkrēto suni esot bijis vēl viens izsaukums, uz kuru darbinieki bija devušies klātienē. Suns tātad bija bīstams, viņš nāca manam darbiniekam virsū, kā rezultātā darbinieks iepūta viņam piparu gāzi. Un tad, kad bija šis otrais zvans, cik man zināms, tad jau mūsu darbinieki sazvanīja suņu ķērājus. Un otrais jau vairs uz šo izsaukumu nebrauca, saprotot, ka šis suns ir bīstams un ka mums tur vairs nav ko darīt. Ja šis suns ir agresīvs, mēs viņam netuvojamies, jo mēs neesam apmācīti suņu ķeršanai. Pašvaldības policijas pienākumos tiešām neietilpst klaiņojošo dzīvnieku ķeršana, bet konkrētajā brīdī iedzīvotāji gaidīja operatīvu palīdzību uzbrukuma atvairīšanā. Tā vietā viņi sagaidīja dzīvnieku ķērājus, kuri ieradās aptuveni 40 minūšu laikā pēc zvana saņemšanas, bet suni neatrada. Tajā pašā vakarā pats saimnieks atrada savu maidzīvnieku jau citā pilsētas teritorijā. Sijā Jēkabpils pakalpojumi, kam uzticēti dzīvnieku ķeršanas pakalpojumi, uzsver, ka darbinieki šajā gadījumā visu izdarījuši pareizi, jo viņu atbildība ir tikai kleņojošo dzīvnieku ķeršana, bet ne uzbrukuma atvairīšana. Dzīvnieki ķērāji nenodrošina iedzīvotāju aizsardzību pret agresīviem suņiem. Viņu funkcija nav iedzīvotāju glābšana. Tāpēc šīs 40 minūtes reaģēšanas laiks ir adekvāts. Dzīvnieku ķērājs nedarbojas glābšanas dienesta režīmā. Uzņēmumā norāda, ka suņa uzbrukuma brīdī būtu jāreaģē likumsargiem, kuru pienākums ir rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību. Arī likumā par policiju teikts, ka policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību un veselību. Tomēr šajā gadījumā pašvaldības policija neaizbrauca uz otro izsaukumu, bet pasauca ķērājus un nākamajā rītā pieņēma cietušās personas iesniegumu, lai sameklētu un sauktu pie atbildības suņa īpašnieku. Savukārt valsts policijā par rīcību suņa uzbrukuma gadījumā atbild šādi. Notikumi saistībā ar klaiņojošiem suņiem vairāk ir pašvaldības policijas kompetencē. Valsts policija pieslēdzas brīdī, ja ir konstatēta miesas bojājumu nodarīšana. Pateicoties atsaucīgiem iedzīvotājiem, kuri sniedza savu palīdzību, Katei un viņas sunim viss beidzās bez nopietnām sekām, bet šī pieredze liek viņai secināt, ka piedzīvojot sveša suņa uzbrukumu, atliek paļauties pašai uz sevi un līdzcilvēkiem. Jā, lūk, slapš, viņš ir slapš. Vēl zeme tikai lēžās vaļā. Vēl vairāk atlaidīsies, būs lielāki plusi, viņš vēl vairāk teicēs. Ja koks rauc, un tad jau pašam gribās raudāt.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bijušais skolnieks Jānis Trainis rāda apzāģētos kokus parkā pie skolas. Gan viņu, gan citus iedzīvotājus uztrauc, ka šā gada janvārī bērziem, ozoliem, kļavām un citiem kokiem nozāģēti daudzi zari. Ko es ieraudzīju februāra sākumā, tajā augstajā laikā, ka karājās lāsti, kas nozāģēto zaru galos. Tas bija kaut kas šausminošs. No tiem esošajiem kokiem ir uztaisītas malkas pagales. Un tas tikai tagad ir laika jautājums, ka tie koki ies bojā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas absolvente Olga Seškova bēdājas gan par pašas stādīto ozolu, gan citiem pērka kokiem. Daudzus no tiem stādījuši skolas absolventi. Viņi nesaudzē to, ko mēs esam atstājuši par piemiņu Neretai. Es esmu bioloģijas skolotāja. Es zinu, ka bērzus vajadzētu apzāģēt kaut kur pēc Jāņiem, a ozolu vispār nedrīkst aiztikt. Aizkraukles novada pašvaldības Neretas apvienības pārvaldē skaidro, ka mērķis bija kokus sakopt. Darbu veikšanai pārvalde izvēlējusies tik galā pašu spēkiem un taupot līdzekļus nepieaicināt certificētu arboristu. Es kontaktējos ar Aizkraukles novada daļdārznieci, kādā veidā, kā labāk. Janvārī tieši bija šis atkusnis, un neko tā īsti neprognozēja, ka būs arī turpmāk kaut kādi lieli sali. Cerējām, ka nesals, bet, diemžēl tā sanāk. Kad ir labu gribam, ne jau mēs sliktu daram. Mēs nezāģējam kokus nost, bet būtībā bojātos tie, kas traucē apkop, tie, kas traucē tehnikai, kam cilvēkiem liet garām. Latvijas kokopju arboristu biedrībā uzsver, ka zaru zāģēšana nebūtu jāveic sulu periodā, kas dažām sugām, piemēram kļavām, ir arī janvārī vai februārī, ja ir atkusnis. Ja zaru zāģē ziemā, 10 dienas pēc darbu veikšanas gaisa temperatūrai ne dienā, ne naktī nav vēlams būt zemākai par -7 grādiem. Biedrībā pauž viedokli, ka šajā gadījumā darbi esot veikti par vēlu un nekvalitatīvi. Nedrīkstēja nozāģēt vairāk kā 20% no lapu daudzuma. Ja? Šeit ir noteikti pārsniegta šī norma. Vainagam ar lapām ir jābūt 2/3 no koka augstuma. Šeit ir sataisītas palmas. Kopšana ir sasniegusi pretējo efektu. Ja vēlējās, lai būtu skaists vainags ar mazāku lapu daudzumu, tad būs vairāk lapu, būs vairāk ko vākt un vainags ir sakropļots. Tāpat arborists pieļauj, ka daļai koku zāģējumu vietās varētu ieviesties trupe, apdraudot koku dzīvotspēju. Turpretī Neretas apvienības pārvaldē uzsver, ka šobrīd turpinās zaru vietu apstrāde ar speciālu ziedi, lai trupe neveidotos. Es domāju, nav tik traģiski un nebūs, un pašvaldībai arī šajā parkā iegulda katru gadu stāda un stādīs un atjaunos. Rūpēsimies, lai tie koki arī neaiziet bojā. Arboristi iesaka pašvaldībām piesaistīt koku kopšanai certificētus speciālistus. Savukārt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bijušie audzēkņi cer, ka absolventu stādītā zaļā rota vēl ilgi priecēs parka apmeklētājus. Tuvāko 6 gadu laikā Latvijas skolās par 34% samazināsies pirmklasnieku skaits, prognozē Izglītības un zinātnes ministrija. Ministrija izveidojusi modeli par optimālu skolu tīklu, kas parāda, kurās pašvaldībās, ņemot vērā demogrāfiju un esošo skolu skaitu, būtu iespējams atvērt vēl vienu lielu vidusskolu. Aplēses liecina, ka no 2030. gada Latvijā vajadzētu pietikt ar aptuveni 160 liela izmēra vidusskolām un ģimnāzijām. No sestdienas 1. marta pieaugs akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholisko dzērienu veidiem. Pēc valsts ieņēmumu dienesta veiktajiem aprēķiniem akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana alkoholisko dzērienu cenas mazumtirdzniecībā vīnam varētu paaugstināt par 11 eiro centiem, degvīnam par 32 eiro centiem. Savukārt alus akcīzes nodoklis līdzinējo 9 eiro vietā būs 9,8 eiro par katru tilpumu procentu. Plašāka informācija pieejama portālā Jēkabpils laiks. 4. martā tiks dots starts soļošanas aktivitātei Solis tuvāk Latvijai, kas veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanas 35. gada dienai. Soļošanas izaicinājumā Latvijas pašvaldību iedzīvotāji sacentīsies par nostaigātajiem soļiem, pārstāvot savu novadu. Aktivitātē aicināti piedalīties arī Jēkabpils novada iedzīvotāji. Reģistrēties izaicinājumam lietotnē Walk15 iespējams jau šobrīd. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks.
Nedēļas nogalē 1. un 2. martā Jēkabpils novada Baļotas ezerā notiks Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā. Ezerā ir pietiekami bieza ledussega, kas sasniegusi 20 centimetrus. Ja laika apstākļi atļaus, tiks rīkots vēl viens sacensību posms, bet par to tiks spriests sacensību norises laikā Baļotē. Jēkabpils Tautas namā izskanējis Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts Plecu pie pleca diriģē jaunie, kurā mūzikas skolas audzēkņi uzstājās orķestra rindās kopā ar akadēmijas studentiem. Savukārt 2 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi muzicēja orķestra priekšā kā solisti. Nākamās nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs ievērojami siltāks. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem. Paredzams, ka 4. un 5. martā bagātīgāk līs un sniks, pūtīs brāzmains vējš, bet gaisa temperatūra būtiski nemainīsies. Savukārt nedēļas otrajā pusē gaidāms mazāks nokrišņu daudzums un uzspīdot saulei prognozēta temperatūras paaugstināšanās līdz +12 grādiem. Marta vidū iespējams sausāks laiks ar gaisa temperatūru vidēji 3 līdz 4 grādus virs normas. Vairāk par gaidāmo portālā Jēkabpils laiks. Pareizi, vajag pieteikt gada balvai, pirms vēl nav kaut kur iebrucis vai koku saknes izaugušas cauri. Vēlāk visādi var būt, labāk malt, kamēr svaigi graudi. Pat negribas tam ticēt, Viesītē pārsvarā dzīvo pieklājīgi ļaudis un lieliski zina, ka podā drīkst tikai čurāt un kakāt. Var jau doma organizēt Viesītē semināru par kanalizācijas lietošanas problēmām. Uzzini jaunāko. Ienāc jēkabpilslaiks.lv. 1. martā 9:00 Līvānu novada centrālajā bibliotēkā ik viens var pievienoties sēklu maiņas kustībai. Atnes paša savāktas sēklas, kuras palikušas pāri, un iemaini pret citām. Tā ir neformāla, brīvprātīga kustība pašu vākto sēklu apmaiņai, loloto un mantoto kultūraugu saglabāšanas nolūkos. 1. martā 19:00 Zasas Tautas namā norisināsies ikgadējais sadancis pie Amora. Koncerta programma būs ļoti daudzveidīga, jo koncertā piedalīsies 15 deju kolektīvi. Tāpat koncertu papildinās Zasas Tautas nama amatierteātris. No 2. marta Biržu Tautas namā skatāma fotoizstāde Pavasaris. Tajā aplūkojumi Salas pagasta iedzīvotāju fiksētie pavasara fotomirkļi. Izstāde atvērta apmeklējumam no 8:30 līdz 16:00. 2. martā 10:00 Biržu Tautas namā norisināsies Biržu Tautas nama Zolītes čempionāta 6. posms, kurā tiks apbalvoti uzvarētāji. Reģistrēšanās no 9:45. 4. martā 10:00 Salas Tautas namā notiks Latrapas pavasara seminārs, kurā varēs uzzināt visu par aktuālo augkopībā. Šogad šie semināri notiks klātienē 5 Latvijas vietās. Dalībai iepriekš jāpiesakās. Vairāk informācijas Jēkabpils kultūras pārvaldes mājaslapā. Vai tu jau zini, kas ir zaļā eža outlets? Tā ir tava iespēja pat e-veikalā iegādāties kokmateriālus par īpaši izdevīgām cenām. Zaļā eža outletā atradīs dažādu kategoriju preces, apdēļas, grīdas dēļus, saplāksni un daudz ko citu. Meklē mūsu ekskluzīvos piedāvājumus, iedvesmojies un ietaupi savam nākamajam projektam. Pata kokmateriāli labākai dzīvei.